X5 strīnieks. Pēdējā laikā man ļoti daudz klientu zvana par to, ka viņa mašina gaiši balti dūmi dažreiz kūp. Nu, izputē jau nevar pat iziet tehniskās apskates. Kad arī šitā mašina atbrauca pie manis uz pirmā steidža, mēs viņam nolasījām failu, bet īpašnieks arī gribēja, lai mēs viņam arī saprogrammētumiem ātrumu kārba. Tagad uztaisījām ar XAP Flash Tool Stage 3 ātrumu kārbai. Tagad uz displeja viņam sāk rādīt, ka ieslēdz drive, uz kura ātrumā viņš brauc, jo, ja nav čipu ātrumu kārba, viņš to nerada. Tagad mēs viņam pārprogrammējam arī vadības bloku. Tātad viņam bija jau tehniski izņemts fiziski kvēf filtrs, bet visā pārējā sistēma atstāta. Tātad, bet galvenā lieta nesaprat, kāpēc tie, kas tagad ņem ārā kvēf filtrus, kaut kāda kompānija padzēš kripatiņu kļūdu, ne tā, ka smuki viņas izkodētu, bet paņem tādu gabaliņu, izkož ārā un neizslēdz galveno sviču, kas atbilst par kvēf filtra regenerāciju. Nezinu, jau neskaitamas BMW pēdējo dažu mēnešu esmu pārtaisies un tieši tas galvenais svičs, un šodien man jau ir tieši otrais bembis, kurais tieši ar tādu pašu, var teikt, problēmu. Tā kā bija pelēks bembis, tagad melnais, un tas pelēkais bembis man apstiprināja, ka viss ir kārtībā, mašina brauc, un pat Google atstāja atsauksmē, varat paskatīties autočip.lv. Ielika bilde, kad mašina pārstāja dūmot pēc mūsu programmēšanas. Tagad šitai mašinai es arī uztaisīju labu steidžu, pārtaisīju programmatūru, uzlaboju jaudu, pilnvērtīgi atslēdzu gēru DPF flāpes un saprogrammējam ātrumu kārba ar XAP Flash Tool 3. steidžu. Ja tava mašinai arī vajag profesionālu diagnostiku, jauda pārbaudīt vai saprogrammēt vai atslēgt ekoloģiju, droši vari pieteikties pie mums 277 44 725 autočip.lv.